Gaujas Senlejā, Siguldā, ko sauc arī par Latvijas Šveici, atrodas inovatīvākais radioķirurģijas centrs Austruma Eiropā, kas nodrošina modernu, efektīvu un nesāpīgu prostatas audzēju ārstēšanu. 60 gadus vecajam Andrim pēc ģimenes ārsta apmeklējuma un asins analīžu nodošanas, pārbaudot prostatas specifiskā antigēna PSA līmeni asinīs, tika konstatēta diagnoze – prostatas vēzis. Tā ārstēšanai tika piedāvātas 3 iespējas – ķirurģiska operācija, novērošana vai radioķirurģija ar CyberKnife M6. Konsultējoties ar Siguldas slimnīcas radioķirurģijas centra radiologu terapeitu Māri Mežecki, pirms ārstēšanas metodes izvēles Andrim tika ieteikts veikt papildus diagnostiku nukleārās medicīnas centrā Medvision. Tur, izmantojot pozitronu emisijas tomogrāfijas un datortomogrāfijas tehnoloģiju ar galliju PSMA, tika precīzi noteikta audzēja stadija un novērtēta slimības dinamika. Izmeklējuma laikā bez primārā prostatas audzēja Andrim tika diagnosticēts recidīvs, 3 metastāzes iegurnī un mugurkaulā, kā rezultātā bija nepieciešams mainīt ārstēšanas taktiku. Radiologs terapeits Māris Mežeckis Andrim izskaidroja iegūtos PET izmeklējuma rezultātus. Neskatoties uz diagnozes smagumu, Andrim tika nozīmēta primārā prostatas audzēja un atrasto metastāžu radioķirurģija. Andri iepazīstināja ar tālāko procedūras gaitu. Ņemot vērā, ka prostata iegurnī kustās gludās muskulatūras un zarnu darbības rezultātā, pirms procedūras nepieciešama īpaša sagatavošanās, nelielu zelta marķieru vai sēklu ievietošana prostatā un invadētajos limfmezglos. Prostatā vai limfmezgla tuvumā iedur adatu un tur atstāj zelta marķierus. Marķieri nepieciešami, lai radioķirurģijas procedūras laikā iekārta varētu precīzi mērķēt staru kūli audzēja iznīcināšanai. Pēc zelta marķieru ievietošanas Andris devās uz klīniku Diemed. Tur tika veikti datortomogrāfijas un magnētiskās rezonances izmeklējumi, kas nepieciešami tālākai terapijas plāna sagatavošanai. Izmeklējumi ir pilnībā nesāpīgi un neaizņem vairāk kā 2 stundas. Balstoties uz iegūtajiem attēliem, radiologs terapeits kopā ar medicīnas fiziķi izstrādā radioķirurģijas procedūras plānu, lai likvidētu audzēju un tā metastāzes. Plāns tiek gatavots maksimāli saudzējot apkārtējos orgānus un veselos audus, bet audzējam tiek piegādāta iznīcinoša deva. CyberKnife procedūras laikā ar augstas devas un precizitātes jonizējošo starojumu ir iespējams iznīcināt audzēja šūnas gan prostatā, gan invadētajos limfmezglos, kā arī iznīcināt audzēja metastāzes mugurkaulā. Robotizētā roka nodrošina staru kūļu pievadīšanu līdz pat 1200 dažādos leņķos, turklāt ņemot vērā audzēja pozīciju attiecībā pret pārējo ķermeni reālajā laikā. Vienas procedūras ietveros tiek izmantoti vidēji 250 stari un tās ilgums 1 stunda. Procedūras norisi uzrauga radiologs terapeits un medicīnas fiziķis, bet plāna izpildi nodrošina radiologa asistents. Pateicoties iespējai precīzi iznīcināt audzēju, turklāt praktiski netraumējot prostatā esošos par potenci atbildīgos nervus un asinsvadus, pēc radioķirurģiskās operācijas lielākoties ir iespējams saglabāt augstvērtīgu dzimumspēju, un tā seksuāli aktīviem vīriešiem pilnībā atjaunojas un saglabājas 80 līdz 85% gadījumu. Radioķirurģijas gadījumā iespējamas nelielas blaknes, kā piemēram dedzināšana urinēšanas laikā, kas parasti pilnībā pāriet mēneša līdz 2 laikā pēc terapijas. Pacienta ikdienas dzīve netiek pārtraukta un apkārtējie pat nenojautīs par ārstēšanas procesu. Mūsu mājaslapā ir iespējams nosūtīt bezmaksas ārstēšanas pieprasījumu. Laipni gaidīti!